Robotiņš strādā jau otro sezonu šeit mūsu ģimenē un ir tiešām ļoti uzticams. Mums ļoti patīk. Man vajadzēja kaut ko tādu, kura darbā es neiejaucos, principā neiejaucos vispār. Un tāds ir šis te 4050X Nera, mans Robertiņš. Šis robotiņš, ja ir tikko izņemts ārā no glabātuves, un nedēļu viņš darbojās. Nu, man viņam vajadzēja palīdzēt, ieskrieties darbos, nu kā jau vienmēr. Pagājuši gadu laicīgi mēs viņu nolikām, pļavā mēs vispār ar traktoriem nepļāvām, es nevienu reizi nenopļāvu traktoru, visu šo te pushektāru vienmēr sakot, nopļāva Robertiņš. Pārvaldīt robotu var iemācīties ļoti ātri, pat nažas nomainīt, tur nekādu lielo mākslu nevajag, ja, tikai pāris skrūvgrieža pieskārieni un visu nažas jāmaina. Gan ik pēc 2 nedēļām, tas gan ļoti viegli ir operēt. Ļoti viegli sastādīt grafikus. Pie aplikācija arī viss ir skaidrs, visas tās teritorijas, viss pārējais. Ja. Tas skaņas līmenis šim te robotiņam ir 0. 0 emisijas, 0 decibeles. Mēs viņu neredzam, nedzirdam, ja godīgi. Vai robots atstāja aiz sevis pēdas? Nē, viņš neatstāja neko. Viņš samulčēja visu. Tad viss ir tīrs un klārs pēc viņa darbiņa. Un nav nepieciešams nākt ar grābekli un kaut ko grābt. Vispār nemaz. Jūs noliekat robotu un brauciet uz spa. Viss. Galvenais jau ir brīvais laiks. Tāpēc tas robots ir labs. Ja es strādāju tur, viņš šeit. Ja es uz skatuves, viņš šeit pļavā. Ja, ja man jānovērtē robots, es viņu novērtēju uz 10. Es vispār Husqvarnas fans un es nevienai savai tehnikai nelieku zemāk par 10. Nu, es parasti skatos profesionālo tehniku. Es neskatos preces, teiksim, vienai dienai vai vienai sezonai. Ja. Man ir svarīgi, lai viņi kalpo un lai man pat pēc 20 gadiem viņi nebūtu jāmaina. Noderīgas lietas, jā. Sevišķi laukos, ja tu gribi, lai smuki izskatās. Ja. Ja tu gribi tu palaist pārplūsmā, protams, tu vari arī tā darīt. Bet mums patīk, lai ir skaisti, lai ir forši, lai ir citiem prieks, ne tikai mums pašiem. Un tad vajag tādu kārtību profesionālu aparātu, lai viņi kalpo saimniekam. Pirmais bija trimeris. Un tas bija, 13. gadā. Un tad es kļuvu par Husqvarnas fanu. Jo nereizi tas trimers nav bijis pie daktera. Un tad es sapratu, ka tas ir tā tehnika, kas man vajadzīga, izturīga, laba un ilgmūžīga.